Mana dziļa pārliecība ir, ka Latvijas un arī citu austrumu Eiropas valstu, kas ir Eiropas Savienības valstis, demografisko problēmu risinājums, tāds radikāls ilgtermiņa risinājums ir iespējams tikai Eiropas Savienības mērogā. Un tas risinājums būs tāds, ka tiks nodrošināts bērnu pabalstu līmenis, apakšējais līmenis, kurš dos iespēju potenciāliem vecākiem būt pārliecinātiem, ka viņu bērni būs, kamēr viņi ir bērni, zināmā mērā aizsargāti no tiem ekonomiskiem satricinājumiem, kurus mēs izslēgt pilnībā nevaram. Tātad tiem pabalstiem jābūt salīdzināmiem ar to līmeņi, kurš patreiz ir, teiksim, Īrija vai Beļģija vai Lielbritānija. Un tas, zināmā mērā, arī mainīs labklājības valsts koncepciju, jo līdz šim tā galvenā doma bija, ka labklājības valsts ar pabalstiem aizsargā vājākus sabiedrības locekļus, bet šeit mums jāparliek akcents uz to, ka labklājības valsts aizsargā savu nākotni. Ja, bērni ir visas Eiropas Savienības nākotne. Latvijas piedzimušie bērni ir nākotnes Eiropas Savienības nākamie pilsoņi, un neviens nevar zināt, kura valstī viņi patiesībā strādās, kurš no viņam paliks Latvijā, kurš varbūt aizbrauks uz citu Eiropas Savienības valsti, bet noteikti demografiska problēma nav tikai Latvijas problēma, tā ir visa Savienības problēma, un risinājumam arī jābūt Savienības mērogā. Labas domas palīdz un iedvesmo.